Restorāns. Māja. Viesunams. Skaties tālāk un tu redzēsi, kas tas ir. Šobrīd esmu atbraukuši apstīt Markam baigu objektu. Liela pils Bukultos, Baltazara krastā. Šobrīd atrodamies pirts telpās. Marks staigā līdz ar īpašniekiem, tur skatās, kaut ko runājās, tāpēc mēs no aizmuguši cenšamies turēt līdzi. Man patīk, ka te ne tikai ir baseins, bet šeit arī ir vieta, kur spēlēt biljardu. Māja ir ļoti daudz istabām, ļoti plaša. Tālāk parādīšu vēl visādas telpas. Šobrīd staigājot par šo īpašumu, tas, ko es redzu, milzīgs potenciāls ir restorānam, varbūt kādai viesnīcas izbūvēji, jo iedomājies pats restorāns pirmajā līnijā Baltazara krastā. Man liekas, diezgan iespaidīgs pirkums, laba investīcija varētu būt, vai ne? Šobrīd atrodamies ļoti plašā viestabā, kas ir apvienot kopā ar virtuvi. Man patīk, ka ir sava izeja uz terasi, kur no rīta baudīt kafiju, skatīties, kā uz saule no tās puses sāk aust un noriet pretējā pusē. Bet kas vēl ir ļoti vērtīgi, ka šeit ir atsevišķa zāle, kurā var ieiet, un ir redzams, šeit ir kamīns, šeit ir projektors, kur baudīt romantiskus vakarus kopā ar otru pusīti. Šeit agrāk bija garderobe, un šobrīd mēs redzam, ka ir stūrītis pārtaisīts par bērnu stūrīti, kur bērni var spēlēties. Un kas šeit vēl ir interesanti, šeit istabā ir balkons ar skatu uz Baltazaru, un ir arī atsevišķa guļamistaba ar savu vannas istabu. Ar lielu vannu. Es nedaudz sameloju. Te ir nevis liela vanna, bet ir liels džakūzī. Cik cilvēki? Es domāju, mierīgi. 4 stabili. Bērnu vēl. Ar bērnu, jā. Jums nav jābrauc baseinu, jums jau ir savs džakūzī. Un terasīti. Manuprāt, ka šeit nekas nav jāsaka skaļi. Te viss jau tiek nodots. Jūs varat redzēt šo burvīgo skatu uz Baltazaru. Un, ja mēs ieklausīsimies, mēs varbūt pat dzirdēsim Raimonda Paula dziesmas. Kāpēc? Tāpēc, ka Raimonds Pauls dzīvo pretējā krastā. Mēs esam atnākuši uz vēl vienu burvīgu skatu, ko es varu redzēt tur. Un starp citu, mēs esam jau uz cita balkona, jo šajā mājā gandrīz katrai istabai ir savs balkons. Man rītīgi patīk tas, ka šeit mājā ir atsevišķi pilnīgi nokomplektēts dzīvoklis. Vajag laba lieta, ja pērk kā investīcija objektu, kā viesnīca, ja ir gatavs dzīvoklis ar savu ieeju, kas ir 101–102 kvadrātmetru liels, 3 istabas, viestaba kopā ar virtuvi, vannas istaba, 2 toaletes, 2 vai 3 terases. Jā, nu sanāk, uz katru istabu ir izeja uz balkonu ar skatu atkal uz Baltazaru. Nereāli forši. Bet redzi, cik liela vannas istaba? Man liekas, Es aizēju stolu, un Dominika man tad neredz. Jā. Nenāk. Mēs esam atnākuši uz bēniņiem, un starp citu, šeit atkal mēs varam redzēt Baltazaru. Parāda Dominika. Es nezinu, vai mēs šeit redzēsim. Man liekas, ka tas ir aiz tā koka, bet tur ir sala, kur ir vienkārši pliki koki bez lapām, bez nekā. Bet kāpēc viņi nav, teiksim tā, demontēti, jā? Nav, jā. Tāpēc, ka tur dzīvo īpaši aizsargājumās putnu sugas. Oh, wow. Pēc tam ārā iziesim, varēs parādīt. Jā, ejam, skrienam. Paskatieties, meitenes, cik te ir skaisti, kādas ir mājas. Un viena no tām mājās, tas ir Raimonda Paula māja. Komentārā var ierakstīt, kura ir Raimonda Paula māja. Labāk sakiet, kāda ir tava mīļākā Raimonda Paula dziesma? Varbūt pats Raimonds Pauls šo skatās. Čau! Bekot, tur tā sala ar kokiem tādiem. Jā, tu man stāstīji. Tie sakal. Jā. Tur dzīvo īpaši aizsargājumi putni, līdz ar to viņus nevar zāģēt. Un tāpēc tas skats tāds ir interesants. Tev ir iespēja, ja tev dabū kuteri, laibu vai kaut ko tādu, tu vari aizlaist pastīties. Jā. Šeit, kur mēs stāvam, tā ir pašvaldības zeme, tā ir Tālavas josla. Tā īpašumā nepieder šī. Un šeit var peldēties? Šeit var peldēties, bet zinu, ka uzreiz rakstīs komentāros, ka te nav taču krasta, bet principā, jūs redzat, var parādīt tur, ka te ir slēgtā teritorija, te tāpatās neviens neatnāks peldēties, neviens svešinieks. Tikai tie, kas dzīvo šajā mājā. Un tas, man liekas, tāds ļoti liels pluss. Un kaimiņam nāc šurp parādīšu tev vēl vienu lietu. Oh, wow! Principā, tas ir kaimiņa īpaši tā piestātne, bet arī tur var uztaisīt tādu pašu piestātni, saskaņot pašvaldībā projektu. Un, jo lūdzu, jums ir sava piestātne, kur varat savu kuteri, laivu, ūdensmoci, visu, ko jūs gribat, var novietot. Šeit interesanti tas, ka ir 2 pagrabi. Stop, šeit, lūdzu. Ir 2 pagrabi, tādi puspagrabi, kas ir zem mājas. Ne zem mājas, bet zem piebraucamā ceļa. Un tādi 2, kur var Mārk, saka, kas ir pagrabā? Kas ir pagrabā? Dominika, parādi, kas ir pagrabā. Ko? Es domāju, ka būs mašīna. Sagribēju.